un cik tu vari jautāt, kas te par muļķīgiem jautājumiem, nu aiziet kādam citam pajautā. Jo atkal šis sēs iekšā tajā pamatā to skatījumu par sevi, kuru pēc tam bērns pats analizēs. No tiem daudziem vārdiem, ko viņš būs dzirdējis, viņš tā kā sāks pieņemt, ka tāds viņš arī ir, un tad tiešām arī vēlākā vecuma mērķtiecīgi tā arī uzvedīsies. Tāpēc tiešām ļoti, ļoti svarīgi, ko mēs bērnam sakam un kā mēs pret viņu attiecamies. Piemēram, šajā vecumposmā bērni var teikt, vismaz tāds vienkāršs lietas, vai ne? Pasties, kā es varu lekt, cik tāls varu aizlikt, vai arī paskaties, kā man sanāca. Šeit ir ārkārtīgi svarīgi, kad ir jāizvairās no tādām frāzēm, kā piemēram, kad, tas jau vispār nekas nav, paskaties, redzi, kāds man, tas man viens solis, lec vēl tālāk. Bet tad, kad bērns, piemēram, rāda priekš mūsu pieaugušo nobriedušajiem smadzenēm kaut ko, kas ir pilnīgi muļķīgs un neinteresants un nav īpašs, tad šajā brīdī nevis ir jāvērtē tas bērna tā kā prasmes, bet viņa personību, viņa centieni.